Labāk velties nekā vilties. Kūlenis FM. Un tā, mums būs tāds brīnišķīgs pārsteigums. Mēs šodien esam visu programmu, visus formātus izņēmuši, gan sportu, kultūru. Jā, esam mūziku klausījušies. Nu labi, mūzika varbūt tāds ierastāks pasākums. Mums kaut kas vēl iztrūkst, mazliet mākslā. Arī mums ir šodien pavasarī jādodas. Un ciemos pie mums ieradušās daļas brīnišķīgas dāmas, Viktorija un Dace. Labrīt! 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 Kā jūs jūtaties pavasarī? Nu, te uz galda smaržo, bet kā jums sirdis? Lieliski, man ļoti patīk pavasaris, un, ziniet, ledus arī rumbā vakar aizgāja, tā kā izskatās ļoti pavasarīgi. Un ar tādu vērienu jūs jau no muzeja arī varat vislabāk vērot un būt pirmās liecinieces, vai ne? Jā, paši labākie skata punkti ir jau uz rumbu tieši pie mums. Un kā vispār muzejs ir sagaidījis pavasari? Pēc tādas ziemas, vai jums bija guļa vai tieši pretēji ziemas aktivitāte? Tāds teiks? Jā, īstenībā muzejs neguļ ne mirkli. Viņš ir diezgan aktīvs arī augstajā laikā, organizējot dažādas aktivitātes. Pavasarī esam tā diezgan jaudīgi iesākuši, un tāpēc mēs esam arī ieradušies šodien šeit. Nu, stāstiet par visu no sākuma, jo es arī domāju, divas izstādes, kā to visu satilpināt un kā tās draudzējas kopā. Jā, muzejam jaunā izstāžu sezona ir sākusies ļoti radoši, ļoti aktīvi, jo viena izstāde jau ir atklāta, un otra tūlīt rītdien atklāsies, un tās ir lielas, apjomīgas izstādes ar laikietilpīgu veidošanas procesu, un muzejs ir ļoti priecīgs un pateicīgs māksliniecēm Ingai Melderei un Inai Voroncovai par to, ka viņas piekrita izstādīties pie mums, jo līdz šim tāda mēroga mākslinieki Kuldīgas Novaru muzejā nav izstādījušies. Bet tā ir arī tāda tā kā konkurence starp izstāžu vietām, kad, saprotams, ir mākslinieki, varbūt kas jaunie, viņi tā kā konkurē savā starpā vairāk, lai tiktu vispār uz izstādēm. Jūs izjūtat tādu konkurenci starp muzejiem vai starp izstāžu zālēm, kad, tur mākslinieks domā, es varbūt Talsos tomēr vai Ventspilī. Grūti atbildēt uz šo jautājumu, jo, manuprāt, kaut kādu to galveno tendenci nosaka Rīgas galerijas, Nacionālais mākslas muzejs, un šobrīd, pēc mana vērtējuma, Kuldīgas muzejs ir pateicīgs, ka vispār tādu mērogu mākslinieki piekrīt pie mums izstādīties, jo telpas laikmatīgās mākslas izstādēm ir diezgan ierobežotas, un tie kritēriji arī nevienmēr atbilstam, bet neskatoties uz to, mākslinieces ir piekritušas, un viss notiek super, neko īkšķu gaisā. Ļoti labi. Jūs varētu, tā kā jūs esat tiešām lietpratējs un noteikti jau iepazinušās gan ar šo mākslu, gan ar izstādi un viss tas veidošanas process, kā jūs raksturotu katru mākslinieci? Jā, ļoti trāpīgs jautājums, jo atšķirās katrai izstādei darbs ar katru mākslinieku. Ir mākslinieki, kuri vēlās būt ļoti klātesoši tajā izstādes uzlikšanā un kontrolēt katru mazāko sīkumu gan ar tehniskajiem darbiniekiem, kas uzstāda darbus, gan arī vizuālo noformējumu, ko pēc tam izstādes interesanti ieraug, kā tas viss vizuāli formulējās, iesaistās tekstu radīšanā un tam līdzīgi līdz mazākajam precizējumam. Un tad savukārt ir mākslinieki pretēji, kuri vienkārši vēlas iedot savus mākslas darbus, nelikties no zinas un ierasties labākajā gadījumā uz atklāšanu. Un tas ir arī viss. Un kā bija šajā gadījumā? Dažādi. Ar mākslinieci Ingu viņa nedēļu pirms izstādes atklāšanas dzīvojās pie mums muzejā. Katru dienu nāca, tā teikt, arī veids sienu gleznojumu pie mums. Tas arī pavilku uz to, ka viņa kontrolēja mūsu tehniskos darbiniekus un izteica dažādus komentārus, bet viss tas pieder pie lietas, un viņa ir mākslinieca, kas pieiet ļoti profesionāli tam visam un ļoti atbildīgi, jo viņa ir starptautiska mēroga mākslinieca, tā kā viss bija, tā teikt, uz punktiņu uz i, un ar mākslinieci Inu Varoncovu viņa savukārt uzticās pilnīgi mums, muzeja māksliniekiem, muzeja kuratoram un vispārīgi visai muzeja komandai, ka viņa vienkārši atdeva mums savus darbiņus un teica, tiekamies piekdienu atklāšanā. Viņi tikai pa laikam man piezvan, vai viss kārtībā, vai viss ir labi. Un
Tā kā, jā. Kas ir tās detaļas, ko, piemēram, tehniskajiem darbiniekiem var pieprecizēt? Vai tā stieplīte vai striķītes, kurā iekāra mākslas darbu, tas ir tas, kur ir tās tehniskās detaļas, kur var nokļūdīties? Skaidrs, darbus var secīgi nepareizi izvietot vai nepareizās telpās kopā salikt ne pēc tematikas vai perioda, bet ko tur ir, ko piespicēt? Jā, tas arī ir atkarīgs no mākslinieka vēlmēm, jo ir mākslas darbi, kas, pieņemsim, labāk pie sienas izskatās, ja viņi ir žilkās iekarināti. Citi mākslas darbi, pieņemsim, ir ļoti smagi svara ziņā, un viņus var tikai trosēs karināt, un tad tur iet cīņa par to, kā labāk izskatās vai kā ir drošāk mākslas darbam. Un tad, jo katrā izstādē tas vizuālais, kā apmeklētājs pirmajā reizē sastaps šo te mākslas darbu, ir ļoti, ļoti būtisks. Un tāpēc ir jācīnās par katru mazāko sīkumu, lai tas pirmais iespējas būtu. Bet gluži tā nevar muzeja telpās aiziet. Katrs mākslinieks ar savu urbīti, sienā jaunu caurumiņu, un tad, lai nav ne žilka, ne trosa. Nē, īpaši nedrīkst Kuldīgas novada muzeja ēkā, jo ēka ir valsts nozīmes piemineklis vēstures, un mums ir pašiem savu noteikumu, kur ir jāievēro, izstādot izstādes, tā kā mēs cenšamies balansēt starp vēlmēm un iespējamo. Cik interesanti, ka mēs kā apmeklētāji ieejam telpā, gatavā, apbrīnojam katru mākslas darbu, bet tās nianses, kam jūs ejat cauri, un es pieļauju, ka tas ir ne dienu, ne nedēļu, bet vairāk mēnešu darbs, pareizi sagatavoties izstādē. Jā, katra izstādes tapšana ir vairāk kā pusgadu ilga. Tas, protams, varīja no katras izstādes, un kas katrai izstādē ir vajadzīgs, bet jā. Tāpēc vien ir tik interesanti atklāt tās visas detaļas. Jā, kaut vai par to žilku vai par to urbi var vai nevar. Tiešām ļoti aizraujoši. Un tā kā 2 izstādes mūs sagaida, un mēs varēsim vērot vairāk mēnešu garumā, kā jūs varbūt 3 vārdos raksturot katru no šīm? Mēs iesim zālē un... Jā, par katru no izstādēm 3 vārdos. Tātad es sākšu ar Ingas Melders izstādi. Viņa ir kuldīdzniece, un, manuprāt, tas kuldīgai un vietējai auditorijai varētu būt ļoti saistoši, ka kāds no savējiem, no vietējiem ir izstādījies un uzzināt vispārīgi par to vietējā cilvēka, mūsējā cilvēka sasniegumiem mākslā. Jo Inga ir atpazīstama ne tikai Latvijas mērogā, bet jau arī starptautiski. Šobrīd viņa dzīvo Helsinkos, un tur arī ļoti aktīvi darbojas mākslā. Un viņa, protams, ir pievērsusies abstraktai glezniecībai. Viņa vairāk pievērš tādai, kā vieglāk izskaidrot, tā, lai būtu saprotama visa tā mākslas valoda. Jā, tā tad abstraktā glezniecība, vairāk tāda meditācija caur darbu, interese par materiāliem, interese tieši par mākslas darbu radīšanas procesu, nevis jau par, pieņemsim, gala rezultātu, jo viņu interesē tieši kāds būs tas materiāls, kāds būs tas pirmais simbols, ko viņi izvēlēsies darba tapšanā. Jā, tas viņai ļoti būtisks. Vēl ir otrs viņas radošās darbības aspekts, kur viņa pievēršās dabas pigmentu radīšanai no dabas materiāliem. Mums arī mēs aizvedījām ar Ingu dabas pigmentu darbnīcu, kur Inga muzeja viesiem mācīja no augiem dabūt dažādus pigmentus. Protams, tās krāsas nevar izmantot gleznošanā, bet vienkārši redzēt to procesu, kā, pieņemsim, no madaras saknes mēs izvelkam tumšu karmīnu krāsas pigmentu ārā. Un ka pēc tam pievienojot attiecīgi vajadzīgās ķīmijas, tad attiecīgi tā var pārtapt par eļas krāsu vai par akrila krāsu vai vienkārši pārvērst to krītiņā. Oho. Jā, tas ir vēl viens aspekts, ar ko Inga nodarbojās. Manuprāt, tā ir arī palikusi tāda vispārīga tendence mākslā. Redzēt, kā no dabas tiek iegūst tieši tas pirmatnējais. Kas ir tas? Ne viss ir jāpērk veikalā. Jā, ne viss ir jāpērk veikalā. Un šī tā Ingas izstāde arī tie viņas eksperimenti ir rezultējušies tādā
izstādes, kā viņi noformulē šo te izstādi, ir viņas 10 gada, pēdējā 10 gada, kura viņa ir, izstādes nosaukums ir Slings, un viņa šo te 10 gadi ir vākus savā vācēju somā slingā, un tad šeit savējiem ir parādījusi. Un tad, protams, mēs ļoti priecājamies, ka caur šo izstādi mums ir sanākusi sadarbība ar Jāni Zuzānu un Zuzeumu, jo ir 2 viņu kolekcijas darbi muzejā izstādīti, no kuriem viens līdz šim nav vispār publikai bijis izstādīts. Tad ir VV Foundation un Vita Liberty arī, kura no savas privāta kolekcijas ir iedavusi mums mākslas darbu, un arī Katrīnas Leiškalnas ģimene ir dāsni mums atvēlējusi vienu darbu izstādē, kas arī muzejam līdz šim ir bijis tāds jaunums, jo līdz šim ir deponēti mākslas darbi no citiem novadu muzejiem vai no valsts muzejiem, bet no privātu kolekcijām tas arī ir jaunums un tāds pagodinājums, ka šie te privāti kolekcionāri. Tā ir sava veida atzinība arī muzejam. Es ceru. Noteikti. Ļoti plašs portfolio klausoties, un arī prieks dzirdēt, cik ļoti jūs esat ar sirdi un dvēseli tajā, un tiešām šajā mākslā iedzināties un pētiet, un tiešām aktuālo informāciju un aktuālos mākslinieks arī izceliet. Tā kā kolosāli darbi jūs veicat. Jautājums, kur, kad, cikos, lai nav kā Mārim paliek aiz durvīm, ja? Jā, izrādās ir arī muzejam brīvdienas. Es pēdējo reizi, kad biju, tad es trāpīju tieši brīvdienā. Bet kāda ir muzeja darba laika un kad mēs varam noķert nākamā izstāde, kas tikai varas vaļā? Mazliet par muzeju. Vai jūs zināt, ka muzejam ir 2 ēkas? Galveno es noteikti zinu. Tad es domāju, kas ir otra. Jā, un redziet, visi muzeju asociē ar Bangartu vilu, kas ir pie Ventas Rūmas ļoti skaistā vietā. Bet muzejam jau 2 gadus ir arī otrā ēka, kas ir Dzirnava ielā 5, kas ir bijusi bankas ēka. Un tur ir ļoti mūsdienīgi iekārtots muzejs. Muzejā ir vairāk kā 16,000 lietu krājumā. Visas nav izstādītas, ir daļa ir slēgtajā daļā muzejs, un daļa ir izstādīta. Ļoti interesanti, mūsdienīgi, un ir noteikti tā vērts, lai atnāk un apskatīties. Tiešām kuldīgi ir ar ko lepoties ar muzeju. Un runājot par darba laikiem, jā, darba laiks ir no piekdienas līdz svētdienai, no 10 līdz 6 vakarām, bet, ja ir gadījumā interesi jums kā kolektīvam atnākt un apskatīties eksponācijas, jūs droši varat zvanīt, un jūs uzņems arī darba dienām. Tāpēc, ka darba dienā arī nāk ciemos mums skolas ar nodarbībām, ar muzeja pedagoģiju un apgūst interesanti dažādas lietas, kas nodara skolai un dzīvei muzejām. Bet tas šajā gadījumā nozīmē, ka viena izstāde ir vienā ēkā, otrā? Nē, viss ir vienā. Nē. Abas izstādes ir Bangartielā, Pilsielā 5. Jā, jo Bangarta vilā mums ir izstāžu telpas, un Dzirnava ielā mums ir tāda nemainīgā ekspozīcija vairākās telpās, un tiešām iesaku aiziet apstīties, būs ļoti interesanti. Tiešām. Nu tad mēs dodamies izziņā kopā ar tev, klausītāji. Mēs pa ceļam no studijas dodamies caur Dzirnava ielu un tad līdz Bangarta ielai. Un rītdien noteikti tiekamies izstādes atklāšanā Bangarta vilā, 4:00, tā ir piekdiena, varat beigt ātrāk darbu un nākt uz muzeju, jo būs ļoti interesanti izstādes atklāšana. Varbūt vēl pāris vārdus Viktorija var pateikt. Tātad izstādes nosaukums ir Dvēseles alķīmija, kurā māksliniece vēlās pievērsties tādai, tā teikt, mūsdienu problēmām, kas mūs skar, kā arī un iekšējās kaut kādas disonances, un kopistiski izstādē varētu šķist apmeklētājiem tāda ļoti tumša un drūma, bet māksliniece aicina vērst šo atnākušo skatītāju uz to, ka tumsa nav destruktīva, jeb tumsa nav iznīcība, bet ka tumsa ir kā pārmaiņu telpa,
mums, kas liek saskatīt jauno, kas liek piedzimt jaunajam un vienkārši paskatīties uz tumsu no cita skatu punkta. Bez tumsas nav gaisma. Jā. Un es domāju, ka viss gaišāks kļūs, jo Reku mums paziņoja Dace ar Viktoriju, ka būs īsā darba diena rīt, lai mēs varētu dotos uz Paldies, dāmas! Jā, laipni lūgti. Paldies jums, lai viss izdodas un tiešām apmeklētājiem piepildīts muzejs un lai ar vien jaunas virsotnes izdodas jums arī iekarot. Paldies! Viņš paldies!